viņu tūku. Well, it's great to be with you. Liels prieks un lieliski būt kopā ar jums. I'm also very happy I can talk in English. Man ir prieks, ka es varu runāt angļu valodā. I thought Daniel would translate my message from the German. He didn't agree. Un, ne, tad no vācu valodas netiek tulkots. So it's wonderful to be here. Liels prieks būt šeit, I grew up in the former Soviet Union. jo es uzaugu bijušajā Padomju Savienībā. My parents were deported to Siberia in 1941. Un 1941. gadā man vecāki tika izsūtīti uz Sibīriju. And when I was born in 1955 in a deportation village, Un kad 1955. gadā es piedzimu ciematiņā, kur viņi bija izsūtīti, both my grandfathers were shot. abi mani vectēvi tika nošauti. And they imprisoned me for 25 years deportation at the day of my birth. Un praktiski es arī biju tā kā cietumā 25 gadus no savas dzimšanas brīža. And the only crime I committed, I was German. Lai gan vienīgais noziegums, ko es biju izdarījis, bija tas, ka es esmu vācu izcelsmes. And then, of course, a long story unfolded. Un pēc tam turpinājās tāds pietiekoši garš stāsts. We fled the place and came to Estonia. Mēs kaut kādā brīdī pametām to vietu un atbraucām uz Igauniju. I became a Christian. Un es kļuvu par kristieti. And we developed together with Latvian people an incredible activity in the underground. Un mēs kopā ar arī igauņu latviešu cilvēkiem veicām dažādas pagrīdes aktivitātes. I ended up in a labor camp. Un tad to rezultātā es nonācu darba nometnē. In 1976, we were deported to Germany. Un 76. gadā mēs tikām deportēti uz Vāciju. So this is a bit of a story, but I wanted to give you two little insights. Un tas ir mazliet stāsts, no kura es jums padalīšos ar diviem tādiem posmiem. In 1977, I created a smuggling ring. Jo, piemēram, 1977. gadā es ieviesu un izveidoju tādu kā kontrabandas lietu. We started to smuggle Bibles in the Soviet Union. Kā mēs kontrabandas ceļā sākām ievest Bībeles Padomju Savienībā. In one of our first operations, Un vienā no mūsu pirmajām šīm operācijām went to Riga. mēs atbraucām uz Rīgu. In those years, they had to restore the organ in your dome. Un tajos gados bija laiks, kad ērģeles tika atjaunotas Doma baznīcā. And the restoration company was in Dresden in eastern Germany. Un Austrum Vācijas Dresdenes pilsētā no turienes nāca šī uzņēmums, kas atjaunoja ērģeles. They created new pipes Un for viņi the... šis stabuls izveidoja jaunas stabuls ērģelēm. And the master builder was a Christian. Un tas, kurš bija galvenais, šis arhitekts vai būvnieks, bija kristietis. So we filled the pipes with the New Testament and Bibles. Un mēs piepildījām šīs te stabulas ar bībelēm, jauno derību. And Softrans after brought it here to Riga. Un pēc tam ar transportu Softrans atveda tās uz Rīgu. So when you go to your dome Tā kā tad, kad jūs dodaties uz Doma baznīcu and enjoy the organ, un baudat ērģeļu mūzikas koncertu, you have to understand that was a carrier of Bibles in New Testament. jums ir jāsaprot, ka savā laikā tas bija instruments, kā mēs šeit ievedām jaunās derības bībeles. I come back to the story a little later. Un es pie tā stāsta mazliet vēlāk atgriezīšos. But another story. Bet cits stāsts. In 1991, Lithuania was the first republic to leave the Soviet Union. 1991. gadā Lietuva bija pirmā republika, kas izstājās no Padomju Savienības. You know the story, Latvia followed and Estonia followed. Un jūs pēc tam zinat, ka Latvija, Igaunija arī sekoja. So we decided we would go and support Lithuania in their freedom fight. Un tā nu mēs domājam, ka mēs dosimies atbalstīt Lietuvu viņu brīvības cīņās. No visa were given, Un vīza netika iedota, but we received visa to Belarus, bet mēs saņēmām vīzu uz Baltkrieviju. crossed illegally the border, Un tad nelikumīgi šķērsojām robežu, and the Ministry of Interior gave us a visa. un iekšlietu ministrija mums izsniedz vīzas. And so now for 10 days we were evangelizing. Un tā nu 10 dienas mēs evanģelizējām.
literally hundreds of people gave their life to Jesus. Burtiski simtiem cilvēku atdeva savus dzīves Jēzum. It was incredible. Un tas bija fantastiski. And then in the midst of the city of Kaunas, I received a phone call. Un tad es esmu Kaunas pilsētā un saņemu telefonu zvanu. At the other side, the Minister of Education of Lithuania is talking to me. Un tur ar mani runā Lietuvas izglītības ministrs. And he says, Mr. Rama, I'd like to talk to you. Un viņš saka, Raimer kungs, es gribu ar jums parunāt. So we went to Vilnius, Un tā mēs aizbraucam uz Viļņu, and he made a proposal to us. un viņš mums izteica piedāvājumu. He said, in the city of Panevėžys, we are going to give you a huge place, and you start an evangelical Christian university. Mēs jums piešķirsim tādu plašu vietu, kur jūs varat uzsākt evaņģēliskās kristīgās universitātes darbību. We do not only need freedom of political freedom, we need freedom of mind. Jo mums ir nepieciešama ne tikai politiskā brīvība, bet arī prāta brīvība. We need to change society. Mums ir nepieciešams mainīt sabiedrību. Does your gospel change society? Vai jūsu evaņģēlijs maina sabiedrību? Well, I need to tell you that was a completely new thought. Un tā bija tajā laikā pilnīgi jauna doma. And then we drove to the city of Panevėžys. Un tad mēs aizbraucam tagad uz to Paņevēžas pilsētu. And he showed us a huge spot in the old city of Panevėžys. Un tur viņi Paņevēžas vecpilsētā mums parāda tādu lielu vietu. He says, all of this we give you. Un pasaka, viss, tagad šo mēs dodam jums. Start an evangelical university. Un sākat evaņģēliskās universitātes darbību. I promised him I would come back in October, just a couple of months later. Un es apsolīju viņam, ka oktobrī pēc pāris mēnešiem mēs atgriezīsimies. And I went to Germany. Un aizbraucu uz Vāciju. I'm a Baptist. Esmu baptists I went to Baptist Union. un aizgāju uz Baptistu savienību. I went to the Evangelical Alliance. Aizgāju arī uz Evaņģēlisko aliansi, I went to mission agencies arī uz dažādām misijas organizācijām in Germany, Vācijā, in Great Britain, Lielbritānijā, in Europe. Eiropā. And everybody Un visi said I would be completely stupid. teica, ka tas ir pilnīgs trakums, pilnīgi muļķīgi. What? Ko? A university in Lithuania? Universitāti Lietuvā? Just imagine what do you propose? Iedomājies, ko jūs piedāvāsiet? Does Germany have a university, Christian university, evangelical university? Vai tad Vācijā ir kāda kristiešu evaņģēliskā universitāte? No. Nav. Does France have an evangelical university? Vai Francijā ir tāda universitāte? No. Nē. Does Great Britain have a Christian evangelical university? Vai apvienotajā karalistē ir kristīgā evaņģēliskā universitāte? No. Nē. Now you want at the year of Lithuania leaving the Soviet Union start a Christian university in Lithuania. You must be dumb. Un tagad, tajā gadā, tikai kad Lietuva tikko ir izstājusies no Padomju Savienības, jūs gribat tur veidot kristīgo universitāti. Jūs esat pilnīgi traki. I had to go back to the minister and I didn't know what to tell him. Un tā kā, man vajadzēja kaut ko teikt, bet es nezināju, ko. So I went on my knees Un tāpēc es lūdzu Dievu. and asked the Lord. Un es lūdzu Dievam. And the Holy Spirit sometimes gives you crazy ideas. Un reizēm Svētais Gars jums dod tādas pavisam trakas idejas. He said, Johannes, go to Canada. Viņš teica, Johannes, brauc uz Kanādu. I said, where to? Un es teicu, uz kurieni? He said, go to Canada, man. Viņš teica, brauc uz Kanādu taču. So I took off to Canada. Un es tur devos. And then I asked a friend of mine, do you have some Christian rich people here Un paprasīju, vai tur ir kādi kristieši, kas ir bagāti? in Winnipeg? Winnipegā, piemēram. Now, Winnipeg is Winterpeg. Tā kā viņi varēs nosaukt par tādu very- ziemas vietu, Cold there sometimes. jo tur reizēm ir ļoti augsts. And then the guy said, well, here's one. Un viņš saka, viens ir, He is one of the richest people in the world, kas ir viens no bagātākajiem cilvēkiem visā pasaulē. a Mennonite. A Mennonite. Menonīts. Almost like a Baptist. Arī tā kā baptists. So I phoned the guy. Un tā es viņam piezvanu. But guys like that, you can't reach that easily. Bet, protams, ka tādiem cilvēkiem nav tik viegli ar viņiem sakontaktēties. There is a secretary to a secretary and then one more secretary and so on. Jo tur tā saziņa notiek no sekretāru pie sekretāru un vēl. And I would phone every day. Un tā es zvanīju katru dienu.
At the end of that whole story, one of the secretaries got mad. Un beigās tā stāsta noslēgumā viens no sekretāriem sadusmojās. And the man gave me 2 minutes to visit him. Un deva man 2 minūtes, kad es varēju viņu apmeklēt. After 2 hours, I left his office. Pēc 2 stundām es izgāju no tā kabineta. And the 30th of October, him and me, went to Lithuania. Un tad 30. oktobrī viņš un es mēs braucām uz Lietuvu. His name was Arte Fair. Viņu sauc Arte Fair. And so we started a Christian university. Un tā nu mēs sākām Kristīgo universitāti. Me and him and the Republic of Lithuania signed an agreement. Mēs, es, viņš un Lietuvas Republika parakstīja vienošanos. Did we have money? Vai mums bija nauda? Me not. Man pašam nē. Today, the Lithuanian Christian University is the largest evangelical Christian university in Europe. Un šodien Lietuvas Kristīgā evaņģēliskā universitāte ir lielākā kristīgā universitāte visā Eiropā. It's situated in Klaipėda. Un tagad tā atrodas Klaipēdā. We have at the moment more than 1,600 students Un šobrīd ir 1600 studenti in many disciplines. Dažādās jomās. Come to our country and change our mind. Tā kā atbrauciet uz mūsu valsti un izmainiet mūsu prātu domāšanu. Change Lithuania. Mainat Lietuvu. While I was traveling the world and looking for a way to go back to the Minister of Education in Lithuania, Un kamēr es ceļoju pa pasauli un tā kā meklēju veidu, ar kādām ziņām, ar kādu informāciju es varētu atgriezties pie Lietuvas izglītības ministra, I did some research. es arī paralēli papētīju kaut ko. In that year, in 1991, Ka tajā gadā, 1991. gadā, Lithuania has had 400 evangelical Christians altogether. Lietuvā kopā bija 400 evaņģēlisko kristiešu pa visu valsti. Baptists, Pentecostals, Lutherans. Baptisti, luterāņi, vasaras svētku draugi. 400. 400. You want a Christian university in a country with 400 Christians? Un tagad mēs veidojam Kristīgo universitāti valstī, kur ir 400 tikai kristieši? Yes, we did so. Jā, tā mēs izdarījām. Today there are thousands of evangelical Christians. Un šobrīd tur ir tūkstošiem evaņģēlisko kristiešu. And there are thousands of students who studied at Lithuania Christian University. Un tūkstošiem studenti, kas ir mācījušies Kristīgajā universitātē. Not only from Lithuania, Un viņi nenāca tikai no Lietuvas, also from Latvia bet arī no Latvijas or Estonia, vai Igaunijas. or, for instance, a country like Albania. Vai arī tādas valsts kā Albānija. And today when I come to Albania, I always meet those graduates. Un šodien, kad es, piemēram, aizbraucu uz Albāniju, es vienmēr satiekos ar absolventiem. See, this is our topic. Un tā ir tā mūsu tēma. How will a church become a blessing to a country? Kā draudze var kļūt par svētību valstī? And Dainis was very keen of telling me, don't be too theoretical. Un Dainis man piekodināja, neesi pārāk teorētisks. He always wanted to kill the professor in me. Viņš vienmēr grib to profesoru daļu manī tā kā noslāpēt. And he was successful. Un viņam izdevās. So I will be practical. Tā kā es runāšu par praktiskām lietām. Because this is the praxis of my life for the last couple of years. Jo pēdējos gados tā ir manas dzīves prakse, praktiskā darbošanās. My dear wife, she's also here. Un mana mīļā sieva, viņa arī ir šeit. Her name is Cornelia. Cornelia, would you please get up? Viņu sauc Kornelija. Yeah, Lūdzu. this is the better half of me. Tā ir mana labākā daļa. She will teach counseling at LBC later on during the day. Vēlāk viņa arī mācīs kristīgo padomdošanu šeit Bībeles centrā. We were privileged to start more than 25 churches in Germany alone. Un tikai Vācijā mums ir bijusi privilēģija izveidot vairāk nekā 20 draudzes. And we are thankful for that. Un mēs esam pateicīgi par to. The old man is gray not only because he's a Baptist. Un vecs vīrs ir nosirmojis ne tikai tāpēc, ka viņš ir baptists. So it was a great time. Un tā kā tas bija lielisks laiks. Because we went the same road. Jo mēs gājām vienu un to pašu ceļu, mēs par to pašu ceļu kopā. Let the church become the world, the light of the world.
Un mūsu tā vīzija ir, ka lai draudze kļūst par pasaules gaismu. But let me start with theology. Why is that so difficult for evangelical churches? Bet sākšu ar teoloģiju. Tātad, kāpēc tas ir tik atšķirīgi evaņģēliskajām draudzēm? Then in most cases, the story your bishop told us in a minute ago about Ventspils Jo tāpēc, ka tikko tas stāsts, ko mēs dzirdējām par Ventspilu, ko jūs bīskaps stāstīja, repeats itself many, many times. tas tā atkārtojas daudzas reizes. One day I was invited by a Baptist church in southern Germany to do a process of revitalization. Jo, piemēram, vienu dienu Dienvidu Vācijā mani uzaicināja mācītājs veikt tādu kā atdzīvināšanas procesu. The church is 150 years old, Jo draudzei ir 150 gadi, has a great building lieliska ēka, in the middle of a city. pilsētas vidū. So everything is wonderful. Tā kā viss ir lieliski. Every year they run a tent mission. Un katru gadu viņi uzceļ tādu misijas telti. But for the last 20 plus years, there was not a single conversion in the church. Bet pēdējos 20 gados nav nevienas atgriešanās gadījums. So they are looking for ways how to change this. Un tāpēc viņi meklē, kā to mainīt. And then I asked the pastor a very simple question. Un es pajautāju mācītājiem ļoti vienkāršu jautājumu. Do the people of your city know about you? Vai šīs pilsētas cilvēki par jums zina? He says, of course. Viņš saka, protams. First of all, we are here for 150 years. Jo mēs taču esam pirmkārt šeit jau 150 gadus. Secondly, every year we have our tent mission. Un katru gadu mēs arī organizējam šo telts misiju. Every child knows about us. Katrs bērns zina par mums. So I invited him to come with me to the street. Un tad es uzaicināju kopā iziet uz ielas. And we were standing right across the church building. Un mēs turpat stāvējām pāri ielai no draudzes ēkas. People passed by. Cilvēki gāja garām, And I would stop them un es tad viņus apturēju and ask them whether they knew what in the building behind my neck was going on. vai viņi zina, kas tad notiek tajā ēkā, kas tur tagad man aiz muguras ir. Not a single of them knew. Un neviens no viņiem nezināja. I asked them, do you live nearby? Un es prasīju, vai jūs dzīvojat tuvumā? Sure, in the neighborhood. Jā, tepat. And you go past here every day. Un jūs ejat garām katru dienu? Well, many times. Jā, daudzas reizes. And you don't know what they do there. Un jūs nezināt, ko viņi tur dara? Only one young person said, well, I think this is a kind of a sect, very dangerous. Tikai viens jaunietis teica, man liekas, ka tā ir kaut kāda sekta, ļoti bīstama. So I asked the pastor, Un tā es prasīju mācītājiem, how comes you believe that everybody knows you? kāpēc tu domā, kāpēc tu uzskati, ka visi zina par jums? Who cheats you? Kas tev piemānīja? He says, no, I don't know. Viņš saka, es nezinu. And I told him, you know who cheats you? Un es saku, tu zini, kurš tev piemānīja? Demons. Tie bija dēmoni. Your theology cheats you. Un tavu teoloģiju tev piemānīja. Then theology you are living with Tā teoloģija, ar ko jūs dzīvojat, does not propose you build a church as Jesus would build it. ja tā nepiedāvā jums veidot draudzi tā, kā Jēzus to darīja. So again, I asked the pastor with an education at the Baptist Theological Seminary. Un tad es prasīju mācītājiem, kuram bija izglītība iegūta Baptistu teoloģiskajā seminārā. What kind of church would Jesus build? Kādu draudzi veidotu Jēzus? And then he said, Viņš atbildēja šādi. that's Baptist speaking in tongues. Tas ir tā kā baptisti runā mēlēs. There is no interpretation possible. Nav iespējams neko iztulkot. So I said, brother, read please Matthew chapter 16, verse 18. Un tad es teicu, brāli, izlasām Mateja 16. nodaļu, 18. pantu, Jesus says here, and I tell you, you are Peter, kur Jēzus saka, tu esi Pēteris, and on that rock un uz šīs klints I will build my church, es celšu savu draudzi, and the fortress of hell will not prevail. un ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. So what did Jesus say here? Un ko Jēzus te saka? Well, first of all, Jesus says, I will not build your church. Tātad pirmkārt, Jēzus nesaka, ka es... Jesus has never promised that he is going to build the church of Johann Gerhard Onken.
Tātad viņš, can you repeat? So, viņš nesaka, You will going to build a church of Johann Gerhard Onken. jā, tātad jūs pats būvēsiet draudzi. And that Johann Gerhard Onken was the first Baptist in Europe. Johann Gert Kongen bija pirmais baptists Eiropā. And he started the church in Memel, Un viņš uzsāka draudzi in modern days Klaipėda. Mēmelē, kas ir mūsdienās Klaipēda. And that's where the Latvian Baptists come from. Un no turienes nāk latviešu baptisti. That's your story. Tas ir jūsu stāsts. He said, I'll build my church. Tātad, ko Jēzus teica? Es būvēšu savu draudzi. So if we want to know how to build a church, we should ask ourselves the question, what is his church all about? Tātad, ja mēs gribam veidot draudzi, tad mums ir sev jāuzdod jautājums, kāda tad ir viņa draudze, par ko tā ir. It is completely stupid to build a church which is just designed according to our forefathers. Jo tāpēc, ka būtu pilnīga muļķība veidot draudzi, kas ir veidota līdzīgi, kā mūsu tēvi to ir darījuši. It is not enough, Ar to nepietiek, and it's not right. un tas nebūs pareizi. And why? Un kāpēc? Because there is no blessing on that church. Tāpēc, ka tur nav svētība tajā draudzē. Jesus says, I will build my church. Tātad, ko Jēzus saka? Es būvēšu, es celšu savu draudzi. And secondly, Jesus didn't say church, Un otrkārt, Jēzus neteica draudzi. because that's how we translate the word in Jo- Greek. Tas ir tas tulkojums, kā mēs tu grieķu vārdu esam iztulkojuši. Jesus doesn't use any religious language to describe his church. Jo tāpēc, ka Jēzus nelieto nekādus reliģiskos terminus, lai raksturotu savu draudzi. He says, I will build my ecclesia. Viņš saka, es celšu savu eklēziju. And today we say ecclesiastic, ecclesia, all about church. Un tā tad mēs sakam, eklēzija, tas viss par draudzi. No, friends, in those years, the word ecclesia was never used for a religious organization. Bet patiesībā tajā laikā vārds eklēzija nekad netika lietots reliģiskas organizācijas kontekstā. The Greek word ecclesia comes from ek and kaleo, Jo grieķu vārds eklēzija nāk no ek un kaleo. and it means called out. Un tas nozīmē aicināti iziet ārā, tā kā aicināti ārā. It was a standing term for a parliamentarian meeting of members in a given Greek city. Un tātad tas bija termins, ko lietoja parlamenta locekļiem kādā grieķu pilsētā. If you ever want to have something very special, Un, ja jūs gribat kādreiz, lai jums būtu kaut kas ļoti īpašs, you join me for a tour through Turkey. tad pievienojieties man braucienā Turcijā. And then we go to Ephesus. Un tad tur mēs aizbrauksim uz Efezu. And while we enter the archaeological park of Ephesus, Un kad mēs iesim tur tajā arheoloģiskajā Efezas daļā, about 50 meters on into the archaeological park, apmēram 50 metri tur ieejot iekšā, the guide will tell us, look at your right side. gids jums teiks, paskatieties pa labi. Here we have had the ecclesia of Ephesus. Tur mums bija Efezas eklēzija. You know what it is? Ziniet, kas tas ir? No church. Ne baznīca. It's a stadium. Tas ir stadions. And that's where the ecclesia of the city of Ephesus met. Un tur tā bija Efezas pilsētas eklēzija. It was a Ko tas nozīmē? parliamentarian community. Tātad tā bija tāda kā parlamentārā kopiena, They were called out of their all-day life kur viņi tika aicināti ārā no savas iepriekšējās senākās dzīves, to accept responsibility for their own city. uzņemties atbildību par savu pilsētu. And they built a great city. Un viņi uzbūvēja lielisku pilsētu. The most fascinating story are the toilets of Ephesus. Un viss interesantākais un fascinējošākais ir stāsts par Efezas toaletēm, It's all in marble. jo tās ir visas marmorā. And then you go in, Un tad tu tur ieeji, and then the guide will tell you. un gids saka, They had in every toilet a music group. katrā toaletē bija mūzikas tāda kā They were grupa, playing music. kas spēlēja mūziku. So music in the toilet is no invention of Coca-Cola or McDonald's. Tā kā mūzika toaletēs ne Coca-Cola, ne McDonald's nav izgudrojuši. It comes from Ephesus. Tas nāk no Efezas.
So the city inhabitants of Ephesus decided together how to live a life in their city. Tātad šie bija Efesas pilsētas iedzīvotāji, kas kopā lēma, kā viņi grib dzīvot pilsētā. Jesus says, you, my church, you are ecclesia, Un Jēzus mums saka, jūs, mana draudze, jūs esat eklēzija, called out of the world aicināti ārā no pasaules, to accept responsibility for the world. uzņemties atbildību par pasauli. This is church. Tā ir draudze. This church Jesus builds. Tādu draudzi He Jēzus doesn't ceļ. build our kind of religious organization. Viņš neceļ tāda mūsu pierastās reliģiskās organizācijas. He builds a church which accepts responsibility for the world. Viņš ceļ draudzi, kas uzņemas atbildību par pasauli. Why do I say that? Un kāpēc es to saku? Because the New Testament is full of images explaining exactly that. Un tāpēc, ka jaunajā derībā ir ļoti daudz ainas, kas tieši to arī stāsta. In Matthew chapter 5, verse 13 to 16, for instance, Piemēram, Mateja 5, 13 līdz 16. Piemēram, Jesus says to his disciples, you are the salt of the earth, kur Jēzus saka mācekļiem, jūs esat zemes sāls and you are the light of the world. un jūs esat pasaules gaisma. And by the way, he says, never put the light under a covering, but at the highest place in the city, that everybody may see it. Un viņš saka, nekad nepaliec zem pūra to sveci, bet liec to pašā augstākajā vietā pilsētā, lai to redz. No, you are not a church hiding in a religious corner, expecting Jesus to pick you up and bring you to heaven. Nē, jūs neesat draudze, kas slēpjas tādā reliģiskā kaktiņā, gaidot, ka Jēzus paņems jūs uz debesīm. But where do we have this incredibly narrow term of a church? Bet kuru mēs esam ieguvuši šo ārkārtīgi sašaurināto izpratni par draudzi? We go into society, we evangelize people, Mēs ejam mūsu sabiedrībā, mēs evanģelizējam, we win them for Jesus, mēs iegūstam viņus Jēzumu, we bring them into the church, mēs atvedam viņus uz draudzi, baptize them, nokristam. and then we see for everything to cut all the relationship to the city. Un tad mēs redzam, ka viņi tā kā nogriež visas tās savas attiecības ar pilsētu. I was a youth communist party leader before I became a Christian. Pirms es kļuvu kristietis, es biju jauniešu komjaunatnes vadītājs. Then I became a Christian. Un tad es kļuvu kristietis. I went to a Baptist church in Kohtla-Järve in Estonia. Un Igaunijā Kohta Järvē es devos uz Baptistu baznīcu. And the pastor said, Johannes, your friends in the world, you stop relationships with them. Un mācītājs teica, tev ir draugi pasaulē, un tu pārtrauc attiecības ar viņiem. I was a good disciple of my pastor. Un es biju labs māceklis savam mācītājam. A year after I became a Christian, Gadu pēc tam, kad es kļuvu par kristieti, I had no friends in the world. man vairs nebija draugi pasaulīgi cilvēki. I had no friends at the university anymore. Man vairs nebija neviens draugs universitātē. I was completely cut off. Es biju pilnīgi nogriezts. And my church was very proud. Un man draudz lepojās ar mani. So I became a lonely ranger. Un tā nu es kļuvu par vientuļo rangeri. You go to the church on Sunday, Svētdien tu ej uz draudzi, you worship there, pielūdz Dievu, you may sing in the choir. tu vari dziedāt korī. We all said an orchestra, so I played in the orchestra. Mēs arī spēlējām mūzikas instrumentus. And the biggest dream was one day to catch at least the last train to heaven. Un bija lielākais sapnis, ka vienu dienu mēs ieliksim pēdējā vagonā uz debesīm. As if our spiritual responsibility in the church is on Sunday morning to warm up the pew or the chairs we sit on. Tā kā mūsu vienīgā garīgā atbildība būtu sasildīt to vietiņu, kur mēs sēžam svētdienas rītā dievkalpojumā. Put as much energy as possible in your chair. Nu, maksimālo enerģiju ieguldīt, lai tā vietiņa ir silta. Heaven will be happy. Un tad debesis būs priecīgs. But that's not the reason we exist. Bet tas nav iemesls, kāpēc mēs eksistējam. The church is salt of the earth and the church is light of the city. Tāpēc kā draudze ir zemes sāls un pasaules gaisma. You may ask yourself, now in which regard? Un tu jūs varat prasīsiet, nu, bet kādā kontekstā, kādā veidā?
Where do we spread light? Kur mēs izplatām šo gaismu? Well, ecclesia, the very term ecclesia, suggests that in every story, Un šis termins eklēzija nozīmē, ka jebkādā stāstā. because Jesus did not proclaim a gospel of going to heaven. Jo tāpēc, ka Jēzus nesludināja evaņģēliju par iešanu uz debesīm. Jesus proclaimed a gospel of the kingdom. Jēzus sludināja valstības evaņģēliju. He says the kingdom of God is near. Un viņš saka, Dieva valstība ir tuvu klāt. So what is a kingdom? Tātad, kas ir valstība? Well, the kingdom encompasses everything on life. Valstība aptver pilnīgi visu dzīvē. It's how do you dress, Tas ir, kā jūs ģērbjaties, how you laugh, kā jūs mīlat, how you work, kā jūs how strādājat, you dance, kā jūs dejojat, how you sit, kā jūs sēžat, how you run. kā jūs skrienat. Literally everything, Burtiski viss, 24 hours. 24/7. Every part of life in the city is a responsibility of ecclesia. Tātad katra dzīves joma, daļa pilsētā ir eklēzijas atbildībā. You may say, but politics also? Un jūs teiksiet, politika arī? Sure. Jā, protams. I wrote about a book called Missio Politica. Es esmu sarakstījis grāmatu Misija politikā. There is a political mission of the church. Draudzē ir arī politiskā misija. You know why we have such a dirty politics like Russia does today with Ukraine? Ziniet, kāpēc mums ir tik netīras politikas spēlītes, tā kā, piemēram, Krievija tagad ar Ukrainu rīkojās? Because the Orthodox Church in Russia is in no way following ecclesial pattern. Jo tāpēc, ka pareizticīgo baznīca Krievijā nekādā mazākajā veidā nesako šiem eklēzijas principiem. They want to take their ideology and bring it everywhere. Viņi grib savu ideoloģiju visur iznest. So is the church responsible? Vai draudze ir atbildīga? Well, just take salt out of the earth. Vienkārši paņemat sāli prom no zemes. You know how long it will take until every bit of nature dies? Kā jūs domājat, cik ilgi paies, ka visa daba izmirs? You cut off light. Jūs nogriežat, piemēram, gaismu. You know how long it takes until we all freeze to death? Un cik ilgi paies laiks, līdz mēs visi sasalsim līdz nāvei? We are the salt of the earth. Mēs esam zemes sāls. We are the light of the world. Mēs esam pasaules gaisma. And so we're called to change the world. Un mēs esam aicināti mainīt pasauli. In this first session, I want to just underline one more thought, and then time is almost gone. Un šajā pirmajā sesijā es gribu uzsvērt vēl vienu domu, un tad mums praktiski jau laiks beigsies. With a good Baptist like myself, Ka tāds labs baptists kā es, piemēram, there is one word un ir viens vārds, which we Baptists hate like, ko mēs kā baptisti ienīstam. and the word is called world. Un tas vārds ir pasaule. The Bible says, do not conform with the world. Jo Bībele saka, ka nesaskaņojieties, neatbilstat šai pasaulē. And whoever wants to become a friend of the world Jo tas, kas kļūst par pasaules draugu, will be God's enemy. būs Dieva ienaidnieks. James writes it in his epistle. Jēkabs to raksta savā vēstulē. But you see, the problem with the world is that term is very complicated. Bet problēma ar pasauli ir tas, ka tas termins ir ļoti komplicēts. This term is double meaning. Jo tam ir tā kā dubultā nozīme. Yeah? Like in German, we have the word bank. Tā kā Vācijā, piemēram, mums ir banka. A bank is a bank Banka ir banka, where you get some money from. no kurienes var dabūt naudu. A bank is also a place to sit on in a park. Bet banka, tas vārds apzīmē arī vietiņu, kur apsēsties parkā. So if you tell people, I have been on a bank, Tā kā, ja jūs sakat cilvēkam, es esmu bijis uz bankas, you have said nothing. neko īsti neesat pateikuši. You have precisely to tell people, have you been into a financial institute called bank? Jo ir jāpaskaidro, vai jūs bijāt finanšu institūcijā, ko mēs saucam par banku, Or have you been sitting on a bank in a park and enjoying your wife? vai jūs sēdējāt uz banku vai beņķīšā parkā un kopā ar sievu. We call this problem a problem of interlinguality. Un mēs to saucam par starplingvistikas vai I'm lingvistikas problēmu.
and I'm quite sure there is similar constructs in Latvian. Un es domāju, ka latviešu valodā arī ir tā, ka vienam vārdam ir kādas divas dažādas nozīmes. So one word with a number of meanings. Tātad vienam vārdam vairākas nozīmes. Now the Greek word for the world is cosmos. Grieķu vārds, kas apzīmē pasauli, ir kosmos. And it has at least three meanings. Un tam ir vismaz trīs nozīmes. One meaning is cosmos is the world created by God. Viens kosmos ir tātad visa pasaule, ko Dievs ir radījis. And that world created by God was very good. Un tā pasaule, ko Dievs radīja, bija ļoti laba. God looked at all his creation and he said, wow. Dievs paskatījās uz visu radīto un teica, wow. Except when he saw Adam. Izņemot, ka viņš ieraudzīja Ādamu. He said, not complete. Tas nav pilnīgs. We have to complete Adam first. Mums vispirms ir viņš jāpabeidz. And then, of course, he created Eve. Un tad viņš radīja Ievu, And then everything was fine. un tad viss bija labi. God created a wonderful world. Tā kā Dievs radīja brīnišķīgu pasauli, And that world proclaims un tā pasaule pasludina God's glory. Dieva slavu. Paul writes in Romans chapter 1 that the good works of creation, they tell us about the glory of God. Jo romiešiem 1 Pāvils arī raksta, ka visa brīnišķīgā daba pasludina Dieva godību. So to say that the world God created is bad, Un tā kā pateikt, ka pasaule, ko Dievs ir radījis, ir you slikta, become an enemy of God if you fall in love with the creation. vai jūs kļūstat par Dieva ienaidnieku, ja jūs mīlat to, ko viņš ir radījis? Friend, that's completely stupid. Tas, draugi, ir muļķīgi. But there is also another use of the word cosmos. Bet tad ir vēl kāda nozīme vai lietojums šim vārdam kosmos. And that is the world of humans. Tas ir cilvēku pasaule. The Greeks, they use the word to express their understanding of society, of people, of social gatherings. Tātad šajā kontekstā kosmos tika lietots, lai saprastu cilvēku kopienu, šo sociālo pulcēšanos. There is a world of Riga. Ir Rīgas pasaule, There is a Latvian world. ir Latvijas pasaule. So you humans, you are cosmos. Tāpēc, ka mēs, cilvēki, jūs esat kosmos. And is there any negative connection with the humanity as a concept in the New Testament? Un vai šeit jaunajā derībā ar šo cilvēci ir kaut kāds negatīvs saistība? Well, to a certain extent there is. Nu, kaut kādā ziņā jā. But in general terms, Bet kopumā runājot, God loved the world. Dievs mīlēja pasauli And then he sent his son. un sūtīja savu dēlu. But there is a third meaning of the world. Bet tad vārdam pasaule ir trešā nozīme. And that third meaning has to do with a sinful world. Tā trešā nozīme saistās ar grēcīgu pasauli, Demonically corrupted world. demoniski sabojātu pasauli. That world we have to hate. Un tad tā ir tā pasaule, ko mēs ienīstam. But what we did Bet to, ko mēs esam izdarījuši in our new pietistic movement starting with the 19th century, 19. gadsimtā, tajā kustībā, ko mēs esam iesākuši, we just mixed everything in mēs visu sajaucam kopā and we said, let's go out of the world. un mēs sakam, iziesim ārā no pasaules. So we went out of the world and we created our pietistic world, which is totally excluding the world out there. Mēs izgājām ārā no pasaules un izveidojam savu pietisko pasauli, kas pilnīgi izslēdz to visu pārējo pasauli. And some of us even ran away. Un daži no mums pat aizbēga. The other day I found out that a number of your Latvians, they just disappeared from Latvia as soon as the story with the communists came in. Jo es zinu, ka daži no latviešiem arī pameta savu valsti, aizbēga, tad viņi padzirdēja šo stāstu par komunistiem un kas varētu tuvoties. And I went to some Latvian communities of those years now in Brazil. Un tā, no tās kopienas, tie latvieši, kas aizbēga uz Brazīliju, un es esmu apciemojis viņus. So running away. Viņi vienkārši tā kā aizbēga. Many German evangelical pietists and Baptists now leave Germany and they go to Hungary. Un, piemēram, daudz šobrīd arī Vācijas pietisti un baptisti pamet Vāciju un brauc uz Ungāriju, pārceļas uz Ungāriju. Or Russia Vai arī Krieviju. because of genderism. Tāpēc, ka tur nav dženderisma. So they don't want to be homosexual.
Viņi negrib būt homoseksuāli. And Putin has even created a whole ministry allowing all those migrants to come into his country. Un Putins pat ir izveidojis tādu kalpošanu, kas atbalsta tos migrantus, kas iebrauc viņa valstī. We pietists, we were great in running away. Mēs pietisti esam ļoti veiksmīgi, prasmīgi tajā aizbēgšanā. But I don't see any place in the New Testament telling us that the Church of Christ has to run away. Bet es jaunajā derībā nekur nelasu par to, kur būtu teikts par to, ka Kristus draudzē būtu jābēg prom. We are not called to run away from the city. Mēs neesam aicināti bēgt prom no pilsētas. We're called to be a light of the city. Mēs esam aicināti būt par pilsētas gaismu. We have to love the world which God loves. Mums ir jāmīl pasauli, ko Dievs mīl. The other day I was invited by a Swiss evangelical community to help them in their church planting. Kādu dienu arī Šveices evaņģēliskā kopiena man uzaicināja palīdzēt viņiem viņu draudžu veidošanā. So we had a number of church planters, probably as many as we have today here. Un tad tur bija cilvēki, kas ir iesaistīti jaunu draudžu veidošanā, apmēram tikpat daudz, cik jūs šodien. And our conference took place in the most Catholic city of Switzerland. Un konferences notika katoļiem bagātākajā pilsētā Šveicē. Every corner you have some icon, you have some Catholic sign of faith. Un katrā stūrī kāda ikona vai kaut kāds katoļu ticības simbols. So before we started the seminar, I said, brothers, now I want you, they were all brothers, no sisters, probably that's why it happened. Un tad tur tajā konferencē, seminārā, visi bija brāļi, tikai māsu nebija. So I said, please go now to the city for the next 2 hours. Un es viņiem teicu, lūdzu, dodieties uz pilsētu nākamās 2 stundas. And write down everything you may love in this city. Un pierakstat visu, kas jums patīk un mīlat šajā pilsētā. And then you come back. Un tad atgriežaties. So 2 hours later they were back. Un pēc 2 stundām viņi atnāk. And I asked them, who has something written down? Un es prasu, kuram ir kaut kas pierakstīts? None of them had. Nevienam. We don't love this city. It's too Catholic. Mēs nemīlam šo pilsētu. Tā ir pārāk katoliska. Nothing. Nekas tur nav. Well, I said, Coca-Cola is sold everywhere. Don't you love Coca-Cola? Un tad Coca-Cola taču visur tiek parādās. Vai jūs nemīlat Coca-Cola? Have you tried coffee? Kafija. Have you gone to a restaurant and ordered some meal? Esat bijuši uz kādu restorānu, pasūtījuši ēdienu? Or are the cucumbers and the tomatoes here also Catholic? Un vai tad gurķi un tomāti, kas te aug, arī ir katoļi? Oh, surely not. Nē. What do you love in your city? Ko tu mīli, ko jūs mīlat savā pilsētā? They didn't love anything. Viņi nemīlēja neko. So I told them, we will not start the seminar. I'm going home. Un es teicu, tad mēs nesāksim semināru, es braucu mājās. If you do not love the world around you, Jo, ja jūs nemīlat to pasauli, kas ir jums apkārt, you are absolutely no good missionary to the world. jūs absolūti neesat labs misionārs šai pasaulē. Sorry, I can't help you. Un es, diemžēl, tad jums nevaru palīdzēt. There were 3 ministers the Lord gave some gifts to. Un bija 3 kalpotāji, kam Dievs bija Dievs dāvanas. One received 5, Viens bija saņēmis 5, the other received 2, kāds 2, and the third one 1. un 3 tikai 1. And then he came back. Un tad viņš atgriežas He said, what did you do with my money? un prasa tiem kalpiem, ko jūs izdarījāt ar manu naudu. The guy with 5, Un tas puisis ar 5 naudām he said, well, it was hard, but I made 5 more. saka, nebija viegli, bet nopelnīja vēl 5. He said, great, come into the glory of your Lord. Un viņš saka, lieliski ienāc savu kunga priekā. You have been very, very faithful in small things. Now I will put you in charge of big. Tu esi bijis uzticams tādās mazās lietās, un tagad es tev ielikšu pār lielajām lietām. And the guy with 2, Un tad tas puisis ar 2 he won 2 more. bija nopelnījis vēl 2 vai vinnējis And vēl 2. the same thing was said to him. Un viņam to pašu teica. And the guy with 1, Un tad tas ar 1, he was theologically well trained. viņš teoloģiski bija labi apmācīts.
He has probably finished a Calvinist school of theology. Iespējams, bija absolvējis kalvinistu teoloģijas He skolu. said, I knew Viņš that teica, you will ask the question. es jau zināju, ka tu prasīsi jautājumu. So I hid my gift. Tāpēc es paslēpu savu dāvanu. I preserved. Es to saglabāju. And here you have your. Un re, kur viņi ir. He was never asked to hide or preserve. The theology of preservation was in no way God's option. Bet viņam nekad netika prasīts paslēpt vai saglabāt. Tā nekad nav bijusi Dieva izvēle. But you know what happened then? Bet kā zinat, kas notika tur? He was thrown out Viņš tika izmests ārā. to the outward, Ārā, black, dangerous world. melnā, bīstamā pasaulē. So we are not called to preserve. Tā kā mēs neesam aicināti tā kā sataupīt, saglabāt. Jesus says, as a father has sent me, I'm sending you. Jo Jēzus saka, tā kā tēvs sūta mani, es sūtu jūs. With a gospel of the kingdom. Sludināt balstības evaņģēliju To build ecclesia. un būvēt, veidot eklēziju. And so if we do not build ecclesia, Un ja mēs nebūvējam eklēziju, we will build a religious organization tad mēs izveidojam reliģisku organizāciju for us. mums pašiem, sev, It will suit us. kas atbilst mums, We will enjoy our time there. ka mums patīk pavadīt laiku tur. And that is bad. Un tas ir slikti. It's not what Jesus wants. Un tas nav tas, ko Jēzus vēlas. So society relevance Un tāpēc sabiedrībā, and society transformative sabiedrības pārmaiņās always preoccupies us with God's business in the world. tās vienmēr nodarbina mūsu, tātad sabiedrība ir kā mūsu nodarbinātības vieta, tas ir Dieva uzņēmēja darbība šajā pasaulē, uzņēmums šajā pasaulē. He loves the world Jo viņš mīl pasauli, and he wants us to love the world. un viņš grib, lai mēs mīlam pasauli. And I hope we do so. Un es ceru, ka mēs tādi esam. The Latvians are lovely people, Jo latvieši ir lieliski cilvēki, loving mīloši, your country kas mīl savu valsti. is a great decision. Un tas ir lielisks lēmums. Loving the people around you, your neighbors, Mīlēt cilvēku tev apkārt, savu tuvāko. is a great decision. Tas ir Living, lielisks lēmums. living for them Dzīvot priekš viņiem. will boost your evangelistic efforts. Un tas pastiprinās, un tas But stiprinās tavus In evaņģēliskos order to do centienus. so, Bet, lai to darītu, you have to understand tev ir jāsaprot, the church we build ka draudz, ko mēs būvējam, is ecclesia ir eklēzija, or it is no church. vai arī nav vispār. I closed the session. Un šo sesiju es pabeigšu. You know, in my capacity of a professor in a leading university in the world, Jo es kā profesors šajā universitātē pasaulē, we have 420,000 students. Mums ir 420,000 studenti. And in missiology and mission studies and church planting, we had more than 10,000 students just in one department. Un tikai vienā programmā, misioloģijā un draudžu veidošanā, mēs esam vairāk nekā 10, tur mums ir vairāk nekā 10,000 studentu. We analyzed piles of books written in English, German, French, and what have you languages on church planting. Un mēs esam analizējuši un pārlasījuši neskaitāmas grāmatas, gan angļu, gan vācu, gan franču valodā, kuras ir sarakstītas par draudžu radīšanu un veidošanu. And we found out less than 5% of those books define the church. Un mēs noskaidrojam, ka mazāk kā 5% no tām grāmatām tiešām atbilst un definē, kas ir draudze. They plant churches, Jo tāpēc, ka tiek veidotas draudzes, but they never say what. bet nekad netiek pateikts, So automatically, kas un tātad, tā kā brīnumainā veidā, maģiskā. those missionaries from Texas will plant the Texas church. Jo, piemēram, misionāri no Teksas izveido Teksasas draudzi. Automatically, Germans come and they will introduce their own German ideas. Un tad vācieši, piemēram, atbrauc un viņi ievieš savas vācu idejas.
And believe me, Un ticat man, the Latvians are not much different. latvieši arī ir tādi paši, mēs neatšķiramies. So that's why the theoretical part on defining church and world is important. Tāpēc šī teorētiskā daļa, kas tad definē, kas ir draudz šajā pasaulē, tā ir svarīga. Thank you for listening to me. Paldies, ka man klausījāties. And thank you for this beautiful and great interpreter. Un paldies tulkam. Jā, paldies Johannesam. Tagad mums ir 30 minūšu kafijas